cūka. Kā mēs varam mēģināt nometīt cūku? Tā. Jā. Var arī spierus taisīt, jā. Es teiktu, uztais spearheads. Viņus var mest. Tas vairāk damage izmanto, bet ne jau. Attiecīgi, tas ir bīstami, ja nesanāk trāpīt, tad kind of fucked. Jā, un tās knapping sistēma, man liekas. Napping? Napping, jā. Awesome. Jā, viss ir in detail, tā teikt. Tā. Oh, shit. Piggy. Ah! Nē! Oh, nē! Bingo. Nu, panāc. Oh, shit. Vai viņi actually vajag noķert? Labi, riskējam biskvitam dēļ. Biskvītu vārdā. Jā, ok. Man jau likās, ka es for sure viņu nogalināju iepriekš. Viņas bija 3 tieši, tā kā, ok. Un, jā, vajag noteikti dabū animal fat, un tad var viņas pārtaisīt pa peltiem. 1 fat uz 2, tāpēc 1 ietaupīšu. Varbūt būs vēl. Vakaram būs maltīte. Oh, tā bija vēl cīņa. Negaidīju, ka būs tik traki. Jā, un te arī svarīgi pa ceļām lākt sēklas, jo no zāles viņas nevar tā randomā dabūt. Tev vajag wild, nezinu, šito te flax, kā saucās, linus vai wild sīpols un visu to. Un tad tu tikai varēsi pēc tam kaut ko izdarīt ar to, ja piestādīt un audzēt tālāk. Right. Mums jau staisa būs fire starteris. I'm your fire starter. Tā. Nope. Oh. Tā, to mēs varam te... Es vienkārši aizdedzināšu visas lāpes uzreiz, lai es viņas varu inventorijā salikt kopā. Te redz, kas ar šo lāpu var aizdedzināt visu, kas man ir apkārt, tāpēc jābūt ekstra uzmanīgam. Laik šits izstās pēc pimpja. No, ezers, jā. Tā, dosimies uz dienvidiem, un ja sākam redzēt kaut ko lielu... Nē, nav nekā liela. Oh, shit. Tā skaņa nav laba skaņa. Jop, tā nav laba zīme arī. Tas ir vilks, kurš labprāt man apēstu. As I said before, man gadījās jau, kad bija viens playthrough, kur es nevarēju izspēlēt, jo vienkārši mani plosīja visu laiku, kā es kaut kur mēģināju pakustēties. Tāpēc jātiek ātrāk prom no meža, jo viņi mežā pārsvarā spawnojas. Re, kur redzam gaismiņu, tas nozīmē, ka tur ir traders, un mēs varam aiziet pagulēt vismaz. Lai nav tev jāskatās vienkārši tumsā. Yes, šādi izskatās naktī. Dienā gan viņas grūti atrast parasti. Tā. Tak. O, drebītis viņš pārdod. Uļins kā. Jā, un arī characters, kur ir pilnībā customizable ar drebēm un stuff. It's cool. Jā, mēs varam aiziet pagulēt, kamēr ir nakts. Un šeit var redzēt, kad kur man sanity zobratiņš griežas uz aizmugur. Tas nozīmē, ka šeit nevajadzētu dzīvot ilgtermiņā.
Tas nozīmē, ka es burtiski nojūgtos lēnām. Nezinu, kā viņš nav nojūdzies, varbūt ir kaut kāda īpaša zālīta apēdis. Jep, es jau sāku mest melnins prom, redzu. Labi, tas bija man pašu vaina. Tā. Man šobrīd nevajag. Jā, šī ir Cursed Place, te aizvien, kur redzēt, jā. Un ja man zobratiņš paliek hella tukšs, tad, tad es nonāktu jaunajā dimensijā. Es neesmu nekad to izdarījis aizvien. Es varētu kādreiz, principā, es tev parādīšu, kur ir Ēles portāls. Viņi arī dažreiz spawnojas, ja tīpaši tajās Cursed Places, bet, arī parastajās. Ja viņā ir pat tūp pieiet, kur rītīgi bēd viss paliek. Tas ir bišku. Jep. Palielam tāds izskatās, jā. Milzīgi gieras parādās. Un man liekas arī monstrs sāk spawnoties, tā nav. Labi, es negribu tikt actually tagad. Jo, tad man būtu jāskrien apakaļ šajien, lai dabūtu visus items. Jā, tā kaut kā. Bet jā, rekur es esmu tagad drošā vietā un atkal pareizi grozas tas zobratiņš. Vēl no! Fuck, lācis. Labi, ka viņš nobijās no manis. Jā, lieliski. Jā, tur, kur parāda slāči pa lielu, viņi vienmēr būs, tāpēc nav ieteicams te dzīvot. Bet, te atkal vispārējais ir, kas man patiktu. Bet, te ir mešs bišku pa tuvu. Principā mēs esam mežā aizvien, jā. Vēl viens lācis, hell no! Ja vilki ir grūti, tad lāči ir ekstra grūti. Ja ir drāsīgi daudz dzīvības. Rekordies nice ezers. Ja tur būs mentālā stabilitāte, tom vajag vēl šito te, Ēles portāls, hello. Vajadzētu mālus. Tad es te dzīvoju. Kas būs ozolu. Jā, tas ir ozols. Pomis milzīgs ar koku. Pink apple tree. Ok. Jāatzīmē. Jā, ir arī augļu koki, bet viņi diezgan reti. Tāpēc jāatzīmē. Viņas ir diezgan čakrīgi kultivēt arī. Bet mēs pamēģināsim. Ko mēģinām šeit dzīvot, jālā? Es zinu vismaz, ka tepat tās nepārāk tāli ir māli. Tad lai iet uz kalniņu dzīvošu, lai var pārskatīt visu. Kur arī odziņas jau kaut kādas. Dāj. Basic bāzīt uztaisīs sākumam. Tā. Man vajag daudz skatēlus. Kādas, cik tur vajadzēja? 3 reiz 8, 24. Es arī iestādīju tie, kas man jau ir. Nav pirmā reize. Rekur klejs! Hell yeah! Ok, jā. Šī ir ultimate vieta. YOLO actually nostrādāja. Damn! Tas tikā burtis bloks. Varēšu nakts vidu vienkārši močīt taisīt kleja lietas. Ok. Tā. Sāksim ar to, ka mums vajag nolīdzināt bišku un uztaisīt sienas. Tā, es pirmās sienas uztaisīšu gan no dirt, tad tas gan. Bet te ir forša lieta, ka tu var uztaisīt vismaz nem basic dirt, bet tev būs special dirt. Tā. Un vēl viena forša lieta. Noliktas zemes ķipā. Un var kombinēt arī. Jā, tās ir, vēl 14, labi, tās gan es nelikšu šobrīd ārā. Man vajag vēl dabūt labi daudz šito zālīti. Sienu. Kas tā paskaņa bija? Ok. Stripoju laikam. Paranoja no pēdējā playthrough ir vēl aizvien jūtama. Mazais skico updates bijis.
Es arī apzvērēju, ka es dzirdēju. Varbūt tas mūzika, nezinu. Tā, ok. Pareizi. Jā, te gan craftings ir jābūt ļoti specifiski pareizi. Tā kā, būs good enough. Priekš pirmās nakts galvenais, ka vispār... Jep, kur ir mošķis jau pirmais var... Kur tu līdīsi? Fu? Ok, viņš ir bišku īpašs. Viņi parasti diezgan agresīvi un uzbruk tieši tā kā virsū. Tā kā šis, bet viņš iet. Jā. Fuck. Es dzirdēju vēl vienu tur. Šeit. Es bišķi ievilku mājas taisīšanas sākšanu. Ja mēs būsim super klusi. Tā var būt. Mums nepieķers. Tas mēnesis. Liekas, viņi beidz spawnoties for some reason. That's good. Lien Rift Activity rekur augšā kreisajā stūrī ir mēdījumi. Tātad galvenais ir uztaisīt base kukuņas, kur un sacapa gaļu, kamēr viņa vēl laba. Malkā. Tā. Jā, man arī vecim gribās ēst jau. Izsalts vets. Tā varam uztaisīt basic gultu. Tas ir 3 bloki vajadzīgi. Bum. Kur te? Man liekas, te nevis. Jā, tās sēklas. Pēc tam saliks normāli. Pagulēsim. Šeit es varēju apēst odziņas daudz. Bet jā, izlaidīsim nakti vismaz. Pa visu nakti tikai viens gaļas gabals izspās, are you for real? Basic sākumi ir aptuveni šādi tas izskatās.